mēs arī tad darīsim. Labi, ja mēs tad nesākam tā, nepārmetiet man lūdzu, kad es... Jo es... Varbūt mēs varētu šeit nestrīdēties par procesuāliem jautājumiem, bet lūk tiešām projekta izpildītājiem vienkārši ar nelielu ievadu par projektu, par būtību, jo īstenībā tā ir bijusi lielākā šī projekta problēma. Ierosinātais jau nav izpildītājs. Jā, nekad no projekta realizētājiem mēs izšķilējuši neesam saņēmuši šī projekta izklāt būtības, labprāt to dzirdēt tagad. Varbūt var pārvākt procesuālās tādas jautājumus un lūgt vienkārši nelielu ievadu no arhitektiem, kas vēlas realizēt pāris miljonu tādu projektu izšķilēt. Un viss. Projektu jau gan ierosina un pasūta pašvaldību. Jā, bet viņi ir projektu realizētāji. Tad pašvaldības pārstāvs un pasaka, kāpēc viņam... Jā, pašvaldības pārstāvs un projektu realizētājs nelielu ievadu par projektu. Viss. Ļoti normāli diskusijas sākums. Vai šeit ir izšķils domas pārstāvs? Izšķils novada doma, Pauls Košņokars, tautsēmniecības komitejas priekšsēdētājs. Gribētu lūgt visus pārējos, kas uzstājās, sākt savu uzrunu šādi te priekšā stādīšanas. Jā, mēs esam pasūtījuši šo projektu un esam noslēguši attiecīgu līgumu un saņēmuši arī gatavu darbu. Es īstenībā nesaskatu šeit brīdi problēmu, izņemot to, ko jūs tiešām teicāt, cienījamais sapulces vadītāji attiecībā par detālu plānojumu, kurš tiks tātad virzīts nākošajā domas sēdē, un vakar tautsēmniecības komitejas sēdē tik arī virzīts tālāk. Uz šo brīdi es saprotu, kad ir grupa izšķils iedzīvotāji, un es saprotu arī jūsu kolēģi, kuriem ar šo projektu nav kaut kādas zināmas skaidrības, un šīs te neskaidrības, un šos te jautājumus viņi varētu uzdot projektu autoriem. Ļoti atvainojos, ka es kā pasūtītājs ejaucos, jo šī ir, es saprotu, arhitektu diskusija. Mēs gribētu runāt, dzirdēt tiešām arhitektu viedokli, nevis šajā konkrētā gadījumā pašvaldības viedokli. Jo pašvaldības viedoklis ir uzcelt kultūras centru un ar tiem resursiem un pieejamām iespējām, kuras mums bija. Mēs bijām izsludinājuši konkursu, bija iespēja visiem uzzīmēt labāko projektu, piedāvāt labāku risinājumu. Uz šo brīdi es redzu tā kā šajā ēkā gar sienu izlikts ļoti skaisti arhitektonisku elementu fragments, bet domāju, diemžēl mēs varam diskutēt par katru fragmentu skaistumu un daudz es esmu redzējis dabā, bet es domāju, ka mums šodien būtu jārunā par visu šo ēku kopumā, kas ir daudz vērtīgāk. Es gribētu aicināt domas vārdā diskusijas ierosinātājs izteikt savus komentārus un pretenzijas. Tad es lūdzu šīs dienas tēmas ierosinātājiem pāris teikumos un nākt un pateikt, kādos apstākļos ir problēma un kas neapmierina izšķiliešus visā šajā projekta izstrādes gaitā un viņu risinājumos. Varbūt varētu lūgt biedrības pārstāvis. Jā, labi. Lai man šīs arhitekts un vienlaicīgi arī minētās biedrības biedrs. Tātad, es gribētu teikt Boknevam kungam, ka mums nav neskaidrība, mums viss ir skaidrs. Mēs gribam runāt par to pēc būtības, nevis noskaidrot neskaidrības. Pirmkārt, mums ir absolūti skaidrs, ka mēs izšķilieši esam atvēlējuši pilsētas centrālo daļu gadsimta nozīmīgākās būvas projektēšanā. Un mēs esam atvēlējuši 5 miljonus aptuveni, cik ir dzird tagad no neoficiālām ziņām, cik maksās būvniecība šīs ēkas projektēšanā un būvniecībā. Atbilstoši tam mēs sagaidījām no paša sākuma, ka projekts tiks virzīts pietiekoši atbildīgi, pietiekoši nopietni, atbilstoši tik nozīmīgiem celtnēm un lielam ieguldījumam. Šajā sakarā es negribētu iegrimt dziļāk diskusijās par īstajiem jautājumiem, jo šos jautājumus ir 2 gadu garumā skatījis gan iepirkuma birojas, gan korupcijas apkarošanas birojas, gan rinda ministrijas.
Un ir viņu atzinumi, un es nedomāju, ka arhitektiem jātiek savienībai pa spēkam viņus atspēkot. Tas būs garš jau tiesas process, tad nepieciešams. Bet, runājot par lietas būtību arhitektūras laukā, tad mēs sagaidījām, ka vispirms ierosināt projektēšanu tiks izstrādāt publiski apspriest. Projektēšanas telpu programmu un sastādīts atbilstoši atbildīgs projektēšanas uzdevums. Par šī dokumenta sastādīšanu vienlīdz atbildīgi gan pasūtītāji, gan projektētāji. 50% atbildības būs tāds gan uz vieniem, gan uz otriem. Konkrēti projektēšanas uzdevumu ar precīzi uzrakstīt programmu līdz šim brīdim mēs neesam runājuši. Par to mēs esam iebilduši jau 2007. gada oktobrī, kad mēs uzzinājām, ka tiks ierosināts tehniskais projekts. Mēs, protams, vērsimies pie domas, jo šeit es lūdzu ņemt vērā vienu momentu, ka mēs, kā šos iedzīvotājus, esam deliģējuši, esam ievēlējuši domu. Līdz ar to mums nav nekāda ne juridiski mērķis tiesību meklēt kaut kur projektētājus un tieši apējot domu, apējot mūsu pārstāvu, oficiālo pārstāvniecību, kaut ko prasīt, darīt, likt darīt, iebilst, noraidīt. Tas ir elementārs procesuāls jautājums, kā tas tiek risināts. Un mēs to ievērojam, esam griežies domāt atkārtot, gan tieši, kad tikām samērā nekorekti noraidīti, tad mēs vērsamies caur presi. Mēs atkal nesaņēmām nekādu atbalstu, nevis atbalstu, bet uzklausīšanu. Un tāpēc, šīs skandāls, šīs politikas izmēsnes ir par skandālu. Bet sakiet, vai tad, kad jūs, tad, kad projekts tika izstrādāts, viņam bija arī sabiedriskās apspriešanas stadijas un tika aicināti piedalīties izšķilieši, vai tad to programmu nevarēja papildināt, koriģēt? Vai arī tad, kad jau izstrādāja arhitektu risinājums, nevarēja pie viņiem vērsties, lai viņi saka, mūsu doma neuzklaus, uzklausiet mūs pa taisno. Nē, es nevaru pabeigt. Es jau tikko uz to norādīju, kādu mēs oficiālo ceļu esam gājuši, un to mēs neesam uzklausīti. Tātad konkrētas tādas izvērstas diskusijas par projektu nav bijušas. Un patiesībā nav bijis vispār skiču projekts kā tāds. Tas apjoms, ko mēs varējām AD4 atrast, tas ir vājš metu risinājums, par kuru mēs kā profesionāli labi varam teikt tā. Uztaisīja metu ļoti īsajā konkursu materiālātajā laikā, uztaisīja, ko spēja pēc tam, kad tika saņemts pasūtījums, tad sākas nopietnas darbs. Sākas programmas precizēšana, tiek veikts un izstrādāts īsti pilna apjoma atbilstoši LBN 202 noteikumiem paredzētais skiču projekts. Un tajā projektēšanas stadijā visos normālos pasūtījumu izpildes laikos vienmēr ir bijušas daudz diskusijas. Izšķilējušās diskusijas nav bijušas tieši nevienas. Ja? Tieši nevienas. Tātad izteikties iespēja vispār nav bijusi dot nekādu. Kad jūs tādu prasījāt? Bet, protams, atkārtot un daudzkārt. Tad pasakiet īsumā vēl, kas vēl ir šīs dienas konflikta pamatā? Tas, ka izšķils doma neuzklausīja iedzīvotājs sabiedrības procedūrā, kas vēl? Vienkārši man jāpārtrauc, jo citkārt man pārmet, ka viss ir pa ilgi, un otrkārt man pārmet, ka es pārtrauc. Man mums ir uz priekšu. Jā, es jums vēlētos izstāstīt sekojuši tā, ka tāpēc, ka lieta nav vienkārši. Šīs gadījums nav tas, ko bieži vien mēs izdzirdam, kad jā, viņiem vienkārši nepatīk. Ja? Tas nav kaut kāda kaprīze vai untums, bet tas ir liels ieguldījums, tā ir nopietna lieta, un mums ir vajadzīgs kultūras iestāde. Bet šīs sadarbības, bet absolūti nesadarbības rezultātā mēs esam ieguvuši manā skatījumā, man kolēģi skatījumā, tie, kur ir iepazinuši ar projektu, absolūti nefunkcionāli, nelietojamu ēku. Es nerunāšu šeit par arhitektūras koptēlu, bet ja mēs runājam par ēkas lietojamību, par funkciju, ja mēs runājam par uzturēšanas izdevumiem, tad šī ēka ir nelietojama, nefunkcionāla un dārga. Un mums tāda ēka nav vajadzīga. Es kā profesionāls uzskatu, ka nedrīkst ļaut, izdarīt tik liels ieguldījumus
ēkā, kur pēc būtības neko neatrisinās,